Mani sauc Elīna Jēge, man ir 15 gadi, es mācos Ķekavas vidusskolā un spēlēju florbola komandā Ķekavas Bulldogs. Tā nu ir sanācis, ka manā dzīvē svarīgu vietu ieņem divas lietas – mūzika un sports. Esmu pabeigusi Ķekavas mūzikas skolas saksofonu klasi un turpinu spēlēt saksofonu bijušās mūzikas skolas orķestrī un arī Ķekavas novada jauniešu simfoniskajā orķestrī. Taču lielāko daļu mana brīvā laika aizņem sports. Florbolu sāku spēlēt 11 gadu vecumā. 13 gados tika uzaicināts spēlēt arī virslīgā un esmu palīdzējis savai komandai izcīnīt bronzas medaļas Latvijas čempionātā sievietēm. RSU komandai. Labi, šoreiz metiens Cebulē, labi vārtos spēlē Elīna Jēge. Pagājušajā sezonā sargāja Bulldogu vārdus gan jauniešu 14, 16 un 18 vecuma grupās, gan arī sieviešu virslīgā, un dažreiz palīdzēja arī puišiem. Tika apbalvot kā Latvijas čempionāts jaunietēm labākā vārdsargs divās vecuma grupās – U14 un U16. Šobrīd esmu uzaicināts starp Latvijas U19 izlases kandidātēm, tāpēc darījuši visu, lai būtu starp tām, kam pavasarī tiks dot iespēju aizstāvēt Latvijas vārdu pasaules čempionātā Kanādā. Noteikti nākotnē gribētu atrasties arī Latvijas sieviešu izlases rindās, un kas zina, ja florbols tiks iekļauts beidzot starp olimpiskajām sporta veidiem, tad, protams, arī pārstāvēt Latviju olimpiskajās spēlēs. Diezgan daudz līdzekļu ir regulāri jāiegulda kvalitatīvā vārdsarga aprīkojumā. Speciāli apavi, ķivere, ceļsargi, pati vārdsarga forma intensīvi spēlējot nodilst un nolietojas. Tāpat katru gadu cenšos attīstīt sev Vincē vārdsarga nometnē un citās. Dažreiz nākas atteikties no dalības kādā starptautiskā turnīrā vai kādā nometnē, jo gadās, ka ģimenes budžets to neatļauj. Taču katra šāda iespēja dod jaunu pieredzi un pilnveido. Mēdz teikt, ka labs vārdsargs ir pusi no uzvaras, tāpēc ar šīs stipendijas palīdzību es vēlos sevi pilnveidot.